Viss par pārtrenēšanos, atjaunojamā pārtrenēšanās. Aiz nefunkcionālas pārslodzes, kuras rezultātā to veiktspēja atgriežas turpat, kur tā bija iepriekš. Atjaunojamā pārtrenēšanās ir pirmā pārtrenēšanās stadija, kuras rezultātā to veiktspēja nogrīt vēl zemāk nekā parasti. Šis parasti izskatās šādi. To veiktspēja kāpj. Tu sasniedz brīdi, kad nogurums ir pārlieku liels un to veiktspēja sāk kristies. Tu to ignorē un turpini trenēties 2 līdz 4 nedēļas, kur laikā to veiktspēja pakāpeniski krītās. Tu saproti, ka kaut kas nav kārtībā un samazina treniņu slodzes, un pēc neilga laika to veiktspēja uzkāpj, bet ne tik augsts, cik tā bija pašā sākumā. Īsumā sakot, šeit jau tas izredzes milzīgu bedri, no kuras tu gūsi tikai un vienīgi zaudējumus. Ok, bet kas tieši noved cilvēks līdz šai pārtrenēšanās stadijai? Lielākoties šim ir tikai viens iemesls - nezināšana par nogurumu uzkrāšanos. Lielākā daļa cilvēku vienkārši trenējas un nemaz nedomā par nogurumu uzkrāšanos, jo par to taču uztraucās tikai nūģi. Vienkārši kačājas un viss būs bumbās. Šis ieteikums strādā ļoti labi, taču tikai līdz vienam brīdim, līdz nogurums ir uzkrājis pārmērīgi daudz. Kad šis notiek, to veiktspēja sāk pasliktināties un tu kļūsti vājāks. Taču ko šie cilvēki dara? Turpina trenēties, un citos gadījumos pat tieši palielina treniņu slodzi. 2 līdz 4 nedēļas šāda veida treniņu, un bum, tu esi pārtrenējies. Diezgan vienkārši. Ok, bet kā es varu pateikt, ka es esmu pārtrenējies? Pats galvenais indikators ir pasliktināta veiktspēja. Ja tu esi vājāks nekā parasti 2 nedēļas vai vairāk un trenējies ļoti smagi, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu esi pārtrenējies. Citi indikatori ir pazemināta vēlme trenēties, apetītes zudums un miega traucējumi. Taču pats galvenais ir veiktspējas kritums. Ok, bet kā es varu atgūties no pārtrenēšanās? Lai atgūtos no pārslodzes, to vajag vienu atslodzes nedēļu, bet lai atgūtos no pārtrenēšanās, ar to vien nepietiks, jo tu būsi uzkrājis tik daudz nogurumu un izrasis tik lielu bedri, ka viena nedēļa gandrīz neko neizmainīs. Atkarībā no tā, cik smagi tu esi pārtrenējies, tev vajadzētu paņemt 2 līdz 4 nedēļu ilgu pauzi no jebkāda veida treniņiem. Es zinu, tas var šķist ļoti ilgi, bet šis ir vienīgais veids, kā aizbaļ bedri, ko tu izracis. Kad šīs 2 līdz 4 nedēļas ir pagājušas, tu vari atsākt trenēties, bet ļoti pamazām. Sāc ar aptuveni 5 piegājieniem nedēļā katrai muskuļu grupai un skaties, kā tu jūties. Atceries, tu neesi trenējies ļoti ilgi, tāpēc tavi muskuļi var sāpēt nākamajā dienā pat no viena piegājiena. Labāk sākt zemāk un pievienot treniņu slodzes, nevis sākt augstāk un samazināt treniņu slodzes. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamreiz uz sarunu par pēdējo pārtrenēšanās stadiju, neatjaunojamo pārtrenēšanos. Čau!